nesaņem, tāpēc, ka tramvaja līnijas dēļ tiks izcirsts 31 koks Pērnos ielā. Ļoti miermīlīga akcija, lai pievērstu rīdzinieku uzmanību, piekarināts lentītes, tiem, kas nezin, ja? Kas ir noticis? Pa nakti ļoti ātri ir atbraucis servis, ir novācis šās lentītes. Tad vēl josla ir uzzīmēta kaut kā nelikumīgi pa nakti. Ļoti ātri nākamajā dienā, pusstundas laikā viss ir notīrīts, jo tā nevar. Tad man ir jautājums, es skatos uz kapnu telpām tagad, uz ēkām. Jūs redzat, uz fasādēm ļoti daudz tādu nesmuki grafiti. Un visi, absolūti visi ir pret to, lai tādi grafiti tur būtu. Tur ir tas jātīra. Man ir jautājums, vai jūs varat tik ātri nodrošināt šo servisu, lai mūsu mājas ir skaistas? Pat ātri kā ar valodcelību. Es domāju, ka mēs šobrīd pārgājām no kokiem līdz grafiti, pa visu lauku. Jautājums bija par tempu. Par tempu. Ja mēs runājam par tempu, tad šis temps, manuprāt, ir atkarīgs no mūsu pašu kultūras. Ja mums ir tādi huligāni Rīgā, kuri cenšas lielā mērā pa naktīm gan veikt dažādas huligāniskas darbības, un arī pa dienu cenšas, tad tieši tādā pašā veidā mums ir jāsadarbojas ar iedzīvotājiem. Man arī pilnīgi neapmierina tas, ka mums ir arvien vairāk šī, Eiropas pilsētu tāda prakse, kad grafiti uzdarbojās. Man ir liels prieks, ka mums uz izremontētām skolām un bērndārziem, uz šīm skaistajām fasādēm, grafiti vairs tā kā neierodas. Bet tā pašā laikā es domāju, ka mēs visi kopīgi varētu audzināt arī savus bērnus un tos cilvēkus, kas mums ir apkārt, ka šāda kultūras izpausme nav Rīgas pilsētai piemērojama. Amerika kungs, bet mēs varam varbūt sarunāt tagad, ka šodien pa nakti varētu atbraukt tad servis vai pa dienu vēl un konkrēti Dzelzavas 25 arī notīrīt tos grafitus. Jā, iedzīvotāji lems šī māja. Iedzīvotāji, jūs esat par to, lai notīrītu fasādus. Jā, iedzīvotāji lems. Samaksāt par to, tāpēc tā ir jūsu māja. Nē, Novickas kundze maksās. Viņa jau apsolīja maksāt. Ok, skaidrs, tātad pēc pasākuma Novickas kundze. Mēs notīrīsim un rēķinu Novickas kundze. Nē, tas bija joks, protams. Mēs negribētu izplatināt. Viņai vēl kampaņa stāv priekšā, kas nebūtu īsti korekti, vai ne? Zagat iztaukums, jautājums.